Bet man ir jautājums, vai cilvēki uzskata, ka ķīnieši ir dumi un stulbi? Jo Trumps piedāvā Ķīnai apvienoties, lai, kā saka, piespiestu Krieviju padoties. Bet te ir viena tāda milzīga problēma, kura visa tiek ignorēta. Pirmkārt, ir viena tāda lieta. Ir jāsaprot tāda lieta, kad ap Ķīnu, tur tajā Āzijā, Amerikā ir ap 200 militārās bāzes, dažādu izmēru. Ķīna, kas ir ļoti atkarīga no resursiem. Jā, Ķīnai ir ļoti daudz dažādi resursi, bet viņiem nav ūdens un viņiem nav nafta, kas viņiem ir ļoti nepieciešami. Un viņiem ir blakus Krievija, kuram šis resurss ir, kā saka, gandrīz vai neizsmeļams. Un tāpēc Ķīna izvēlēsies sadarboties ar ASV, kas ir pateicis, ka tas ir galvenais konkurents un nākamais ienaidnieks viņam. Apvienosies ar amerikāni, kurš viņus var nogriezt no naftas un ūdens un pakļaut. Tātad iznāk, ka amerikānis un eiropietis, un varbūt arī tas īpaši nacionālais latvietis, tam tic. Un tagad tie, kas saka, jā, beidzot tas brīdis ir pienācis, bet Ķīna taču var pārņemt Krievijas resursus. Ķīna var uzbrukt, ieņemt Sibīriju. Tad atcerieties, daudz gadsimts atpakaļ Ķīna jau bija Sibīrijā. Tikai viņiem tur bija par augstu, un viņi aizgāja atpakaļ. Un tad atnāca Krievs. Un tie, kas saka, bet redziet, Ķīna varētu paņemt Krievijas resursus. Un jūs domājat, ka Ķīna ar tiem resursiem dalīsies ar jums? Es ieteiktu iepazīties ar ķīniešu ideoloģiju. Ticiet man, jūs negribat mācīties krievu valodu, gribēsiet mācīties mandarīna valodu, vai ne? Dīvaini. Ir dīvaini. Un ja tā godīgi, man neskapēc liekas šī sankcija tika uzlikta viena cita iemesla dēļ, jo ko nepastāstīja mēdīji. Tanī dienā, kad uzlika trekno sankciju, Ķīna un Krievija parakstīja kaut kādu stratēģiskās sadarbības līgumu. Redziet, kāpēc es to zinu, jo man atšķirībā no jums brīvajiem cilvēkiem ir pieeja visiem resursiem pasaulē, nevis kā Latvijā, kur ir cenzūra, kaut gan cenzūra ir aizliegta. Un ko teica Kisingers? Ka ir bīstami būt ASV ienaidniekam, bet vēl bīstamāk ir būt ASV partnerim. Lai jauka jums šī diena!